Re! Viss ēters ir te! No vakardienas privātajās medicīnas iestādēs atvērti pieraksti uz konsultācijām pie speciālistiem par valsts naudu. Šādi tās rīkojušās, lai palīdzētu risināt valsts slimnīcās sastāpējušo rindu problēmu. Vairāk situāciju lūksim komentēt Veselības aprūpes un darba devēja asociācijas un arī Veselības centra 4 vadītājam Mārim Rēvaldam. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā un piekritāt izklāstīt savu viedokli par situāciju veselības aprūpē. Kāpēc, jūsuprāt, šobrīd ir radusies tik liela ažiotāža ap kvotu sistēmu? Pirmkārt, mazliet paldies mēdījiem, jo tā tiešām ir ažiotāža. Un ja visu laiku mēdījos skan, ka naudas varētu nepietikt, ka, protams, pacienti cenšas izmantot savas tiesības un tas mazliet veicina tās rindas, bet ir arī vēl citi objektīvi iemesli. Piemēram, tas, ka šogad īsti nav skaidrs vispār par kopīgo finansējumu apjomu, jo līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem tika noslēgti faktiski februāra sākumā. Un arī tā kvota šobrīd ir piešķirta tikai līdz aprīļa beigām. Tā kā nav pat īstas skaidrības, kas būs pēc tam, kas ir radījis arī grūtības plānot kaut ko uz priekšu. Tāpat ir arī citas situācijas, piemēram, jaunās prioritātes. Un tad ir esošās un tādas objektīvas prioritātes, kā piemēram grūtnieces, vai piemēram neatliekams situācijas vai bērni, bet ir plānotās prioritātes, kā piemēram atradne, vai piemēram tie pacienti, kam ir slimības lapas, kas stāsies spēkā no 1. jūlija. Visiem šīm pacientu kategorijām ir jāsāk rezervēt vietas, un neviens īsti nezina, kā tas darbosies. Pie kam ir bažas, ka daži tie kriteriji varētu tomēr izrādīties mazliet subjektīvi. Ja, teiksim, grūtniecība ir diezgan objektīvs tāds rādītājs, tad tomēr, kas ir cito, tad steidzams izmeklējums, kas ir atradne, ja, to, protams, ka varbūt kādreiz var mazliet Tas nozīmē, ka patiesībā no ārstiem būs diezgan liela brīvība pateikt, vai tas cilvēks ir steidzams vai nav steidzams, un tas būs ārkārtīgi subjektīvi. Zināmā mērā, jā, tur, protams, ka var mēģināt uzlikt objektīvus kritērijus, kas ir steidzīgi jādara, bet katrā ziņā tas uz rindu saīsināšanu neiedarbojas pozitīvi. Tad šīs risinājums prioritizēt pacientus īsti veiksmīgs nav. To mēs varam pateikt rezumē. Nē, viņš ir, es negribu tā teikt, tad tur ir zināma loģika. Ja? Loģika tur ir, savukārt izpildījums ir grūts, ja? Ir jādomā par kaut kādiem ļoti precīziem indikatoriem. Runājot par to, ko ir izdarījuši privātās veselības aprūpes iestādes, ko pacientam praktiski nozīmē tas, ka tagad atverot pierakstus, tātad cilvēki var pierakstīties uz valsts apmaksātajiem izmeklējumiem? Redziet, ar pierakstiem ir vēl viena lieta. Ja? Tad pieraksts līdz gada beigām praksa rāda, ka šādi pieraksti tik lielā attālumā, viņi ir absolūti neproduktīvi. Tāpēc, ka pacienti par šo laiku, piedodiet, ir vai nu izvesļojušies labākā gadījumā, vai nu aizgājuši pie maksas ārsta, vai daba viņas ir dziedējusi, vai nedod Dievs noticis kaut kas pavisam ļauns. Tāpat visi šie pieraksti tiek pārtaisīti. Līdz ar to privātās iestādes cenšas tomēr tos pierakstus turēt kaut kādā saprotamā attālumā. Ja tie ir kaut kādi 2-3 mēnešu robežas, kas ir normāls plānošanas laiks, kad pacienti arī nāk un izmanto. Šobrīd, ņemot vērā, ka ir tāda ažiotāža, mēs, protams, esam devuši iespēju tās rindas vēl vairāk pagarināt, rakstām vēl tālāk uz priekšu, un varbūt ir tādas pacientu kategorijas, kur tiešām var plānot arī gadu garumā. Tie, piemēram, cukurdiabēta pacienti, kas precīzi zina, ka viņam reizi ceturksnī jāiet pie ārsta, vai līdzīgi arī citas kaut kādas hroniskas slimības, kur šī te pacientu novērošana ir tāda, zinām, precīza ritma. Tā kā katrā ziņā mēs mēģinām noņemt spriedzi un arī tomēr dot vēstījumu, ka pacientiem ir jābūt aktīviem, ir jāpārbauda visas pārējās alternatīvas un iespējas, un privātās medicīnas iestādes sniedz 1/4 daļu no visiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Vai šobrīd jūs izjūtat to, ka pacienti iespējams nav līdz galam informēti, jo kāpēc mēs par to stāstam? Mēs arī redzam rindas lielajās slimnīcās, un to, ko mēs redzam, to mēs stāstam, bet vai jūsuprāt tā situācija ir arī tāda, ka šobrīd nav pietiekami daudz informācijas, ka arī privātās iestādes sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus? Es domāju, ka pacientiem sen visi galvā sajūtas, kurā brīdī, kurš ir privāts un tālāk, jo visas gan valsts slimnīcas sniedz, gan valsts apmaksātos pakalpojumus, gan maksas pakalpojumus, gan strādā ar apdrošināšanas polisēm, tāpat kā privātie. Un daudziem galvā vienkārši viss ir sajūtas, ja? Bet vai tas nenozīmē, ka tā problēma nav tikai finansējuma trūkumā, bet arī sistēmas organizācijā? Finansējuma trūkums ir pat galvenā problēma. Tas tā vienmēr paliek. Organizācija vienmēr varētu būt labāka, un arī pacientu informēšana varētu būt labāka. Tā kā šeit mēs nonākam arī pie e-veselības. Tad, ja strādāt e-veselība, pacienti šajā rindu rezervācijas sistēmā varētu precīzi redzēt, kur šie pakalpojumi ir pieejami,
kur viņi ir visātrāk pieejami, pie kam tas izslēgt arī tādu dubultu pierakstīšanos. Jo trenēts pacients, viņš par šiem gadiem ir iemācījies, ka drošības pēc varbūt ir jāpiesakās vairākās vietās. Redzēs, kur ātrāk tiks pie ārsta, tā kā tas arī uzliek papildus slodzi visam tam rindām. Ir izskanējis arī runājot tieši par finansējumu, ka iespējams situācija valsts slimnīcās uzlabotos, ja šo te valsts finansējumu atņemtu privātajām medicīnas iestādēm. Cik pamatots ir šāds apgalvojums? Jā, vienkārši, ko es varu teikt, kolosāla ideja. Saskaitāmos mainot vietām, summa nemainās. Tas nozīmē tikai to, ka vairāk šie pakalpojumi tādā veidā nekādā veidā nepaliek. Tikai būtu pieejamības problēmas. Pacientiem tagad būtu jāsāk braukt un vēl jāpārslogo jau tā pārslogotās slimnīcu ambulatorās nodaļas. Stāsti, ka viņiem ir 3 reizes lielāka kapacitāte, tas neatbilst patiesībai. Kaut kā tīri tehnoloģiski viņiem nav iespējas sniegt, piemēram, magnētiskās rezonanses datortomogrāfijas pakalpojumus vairāk nekā viņiem ir. Viņiem vienkārši trūks tehnikas. Un es arī neticu, ka tur ir tik daudz brīvu cilvēku resursu, lai varētu visu to izdarīt. Tā kā šobrīd ārdīt laukā to, kas pagaidām normāli funkcionē, tas būtu vienkārši muļķīgi. Tur ir arī tāda lieta, ka no janvāra ir jauna sistēma saistībā ar izmeklējumiem, piemēram, analīzēm laboratorijās, kur arī tagad ir jauni kritēriji, kā, teiksim, taupīt šīs kvotas. Kā tas atsaucas uz laboratoriju analīžu rezultātiem? Jā, ļoti labi, ka jūs pajautājat, jo man ir karsti dati no Gulba laboratorijas, kas ir lielākā laboratorija, kas strādā pa visu valsti, līdz ar to viņu dati lielā mērā atspoguļo, kas notiek sistēmā. Un šobrīd, ņemot vērā to, ka ir stājušies spēkā jauni analīžu nozīmēšanas noteikumi, tāpat jaunie algoritmi un vadlīnijas, mēs varam tad šobrīd secināt, ka pirmajos 2 mēnešos valsts apmaksātu analīžu skaits ir samazinājies par 40%. Savukārt pacientu pašu apmaksātu analīžu skaits ir pieaudzis par 33%. Tas tomēr nozīmē to, ka šīs no vienas puses fiskālais efekts ir vienkārši brīnišķīgs, nauda ietaupās, bet daļa pacienti lielā mērā dēļ tā, ka nav pieejami tagad tie speciālisti, kur drīkst izrakstīt šīs valsts apmaksātās analīzes, ir izvēlējušies iet pa maksas ceļu. Tas nozīmē, ka pacienti izdod savu naudu, visticamāk liela nauda, jo viņiem nav citas iespējas, viņi neredz citu iespēju arī kā ārstēties. Pie tik garām rindām, protams, kad šī iespēja nav, tad pacienti izvēlās tomēr ātrumu. Un kas vēl varbūt ir šeit svarīgi, mazliet sāk darboties tas, par ko tika diskutēts pagājušajā gadā, ka ja pacients, piemēram, ir nonācis uz šī maksas ceļa, tad tā kārtība, ka piemēram aizgāja pie maksas speciālista, viņš izrakstīja, teiksim, savas rekomendācijas, un tu varēja aiziet pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts to varēja apskatīt kritiski, bet nozīmēt tālāk šīs analīzes, tas vairs nedarbojas. Un tad maksas speciālista nozīmējuma šajā gadījumā vairs nav saistoši NVD, tad tiem maksas analīzes vairs tik vienkārši nesaņems. Lūk, tas arī darbojās, un tā tas notiek. Kāda šajā situācijā ir komunikācija starp nozares speciālistiem un ministriju? Jā, komunikācija ir gandrīz nekāda. Ja? Un par ko man ļoti žēl, jo man liekas, ka tie speciālisti, kas strādā 20 gadus nozarē, un kuriem ir ļoti liela pieredze un prasmes, un kuri ir sistēmiski ārkārtīgi svarīgi, ar viņiem noteikti vajadzētu uzturēt dialogu un katrā ziņā mūsos ieklausīties. Jo arī tās dažas tikšanās, kas ir, vairāk mēs dzirdam ministrijas viedokli un drīkstam varbūt gaidīt, kamēr kāds ievelk elpu, un tad mēģināt pateikt kaut ko. Savukārt, ko darīt, ir ārkārtīgi daudz lietas. Ja? Un tepat ir smieklīgi tādas lietas, kuru izdarīšanai vajag faktiski pakustināt mazo pirkstiņu. Piemēram. Ir vēl viena problēma dubulti izmeklējumi. Nav noslēpums, ka daudz slimnīcas pārtaisa izmeklējumus, kas veikti ambulatorā. Jo arī pārtaisa privātajās iestādēs. Jo vienkārši, piemēram, nav svietotas datubāzes. Ja? Viņi neredz tos izmeklējumus. Viņiem nav pieeja mūsu informācijas sistēmai. Un, piemēram, Strateģijas slimnīcas ārstu grupa šobrīd profesora Krieviņa vadībā paši ir tādu privātu iniciatīvu veikuši. Viņi ir rakstījuši iesniegumus visām privātajām iestādēm. Lūdzu, dodiet pieeju jūsu datiem. Un mēs to izdarīsim viegli. Viegli. Tas notiks ļoti, un tas lielā mērā var ietaupīt ārkārtīgi liels līdzekļus. Tad beigsim dubultos izmeklējumus. Ir arī problēmas, es arī dzirdu no laboratorijām, kad arī pat privāto laboratoriju analīzes šeit tiek pārtaisītas, jo tur ir citi veidi, kā šīs analīzes taisa slimnīcās, vai ir citas normas un tā tālāk, tad arī šie savietošanas jautājumi, bet to var risināt samērā vienkārši. Vai redzat tādu politisko vēlmi risināt to šobrīd? Klodz? Vai redzat politisko vēlmi no ministrijas puses risināt? Es ceru, ka jā, ministrija darbojas ar orkāna ātrumu. Ja?
Un nevar noliegt milzīgu enerģiju, kas iztur ar veselības ministru. Viņš ir ārkārtīgi enerģisks un darbīgs. Vienkārši vajadzētu to visu ielikt pēc iespējas racionālākā gultnē. Un vēlreiz ir lūgums tomēr uzturēt reālu dialogu ar nozari, ar tiem, kas ir viņa faktiski armija. Mēs esam viņu zaldāti. Katram komandierim ar zaldātiem ir jāsazinās. Ja nav komunikācija, tad saprotiet, notiek haoss, ja, un diez vai var uzvarēt tādā karā. Vēl noteikti jāpajautā arī par obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu. Kādai tai jābūt? Zināt, jā, arī labs jautājums, jo zem nosaukuma veselības apdrošināšanas sistēma var ielikt ļoti dažādu saturu. Vēsturiski mums bija tāda organizācija VOVA, kas bija veselības obligātās apdrošināšanas aģentūra kādreiz. Ja? Tā kā ir faktiski divas galējības. Viena ir tāda, ka zem šī nosaukuma veikt vienkārši kaut kādu budžeta līdzekļu pārdali un mazliet vairāk iepludināt, nezinu, no sociālā budžeta kaut ko, kas ir būt tāda samērā butaforiska darbība. Otra ir pilnasenīga, sarežģīta, gudri veidot apdrošināšanas sistēmu, kur tiktu kombinēti gan valsts finansējums, gan privātā nauda un varbūt pat darba devēja līdzekļi. Tā kā otrā sistēma ir ļoti sarežģīta. Ja, tā, piemēram, darbojas Nīderlandē, kas skatās viens no labākiem. Bet arī viena no dārgākajiem esot Nīderlandē. Jā, protams, veselības aprūpe vispār ir dārga. Un, redziet, nav pasaulē tāds valsts, kur kāds varētu pateikt, ka pietiek naudas veselībai. Bet, Latvijas gadījums ir īpaši, jo mēs esam tāds antirekords finansējuma ziņā, tie 2,9% no IKP tas ir. Vai redzat, ka veselības apdrošināšanas sistēma varētu tikt ieviest tuvāko 2 gadu laikā, kā arī ir izskanējis no butaforiskā ļoti ātri. Jā, Reālā baidos, ka nē. Jo redzot to, kā iet ar to pašu e-veselības projektu, ja viņi nevar e-veselību ieviest, nezinu, cik gadus ar milzīgi jaudīgi tādu Eiropas Savienības finansējumu, es šaubos. Savukārt kaut ko tādu, kas ir vēlreiz vai ļoti vienkārši, es varbūt pārteicos par jēdzienu butaforisks, bet ļoti vienkārši kaut kāda naudas pārdala ar kaut kādiem varbūt elementiem, to var izdarīt pietiekami ātri.